Pašreiz rit autoceļa P5 remontdarbi posmā no Ogres līdz Tīnošiem. Projekts ir visnotaļ sarežģīts, jo atrodas gana purvainā apvidū. Pēdējo gadu laikā ceļa posms no Ogres līdz Tīnožiem kļuvis par izaicinājumu te ik katram autovadītājam, turklāt neatkarīgi no stāža, vadīt prasmes un apkārt valdošajiem laika apstākļiem. Vietējie iedzīvotāji braucienu pa Pauguraino un ielāpiem noklāto ceļu salīdzina pat ar tā dēvētajiem amerikāņu kalniņiem. Tomēr drīzumā tam tiks pielikts treknas punkts, jo valsts akciju sabiedrība Latvijas valsts ceļi ir uzsākusi vērienīgu rekonstrukciju. Šis ir ceļa posms, kurš ir būvēts pagājušā gadsimta 60. gados, un kopš tā laika te ir bijusi ļoti maz remontdarbu, līdz ar to te notiek pilna rekonstrukcija ceļa, un šī posma īpatnība ir tā, ka lielā daļā no tā apakšā ir lielas kūdras slānis vietām līdz pat 4 metriem, līdz ar to liels darba apjoms ir atkūdrošana. Biezo kūdras slāni nepieciešams norakt un aizvietot ar smilti, pretējā gadījumā pēc rekonstrukcijas atkal ātri vien izmainīšoties ceļa reljefs un viss paveiktais kļūšot par naudas izšķērdēšanu. Tieši nepietiekama finansējuma dēļ vairākus gadus tikusi atlikta šī posma remontēšana. Šādā situācijā, kad nauda ir tikai tik, cik ir, remontdarbi tiek veikti prioritārā secībā, izvērtējot viņu tehnisko stāvokli, un viens no galvenajiem argumentiem, kas tiek ņemti vērā, ir satiksmes intensitāte. Autoceļš P5 ir viens no noslogotākajiem ceļiem Ogres apkaimē. Izbraucot un iebraucot pilsētā, to ikdienu izmanto tūkstošiem iedzīvotāju. Šobrīd ceļa rekonstrukcija vēl ir sākuma stadijā, taču jau tagad ir zināms, ka autovadītājiem ir jāsāk lūkot remontdarbu apbraukšanas varianti. Būtībā rekonstrukcija notiek vienā lielā etapā. Satiksme tiek regulēta ar luksusforiem, reversā kustība tiek nodrošināta satiksmei pa vienu joslu braucot. Attiecīgi no maija beigām līdz augusta beigām tiks slēgts objekta sākuma posms no Tīnožu rotācijas apļa līdz Kalnāja pagriezienam. Un tālākā posmā satiksme tiek regulēta ar luksusforu palīdzību. Kad paredzēts pabeigt šos remontdarbus un ko gala rezultātā iegūs iedzīvotāji? Protams, ka galvenais, ko gala rezultātā iedzīvotāji iegūs, ir labs, gluds, komfortabls un drošs ceļš, jo remontdarbu laikā tiks arī nozāģēti koki, kas auguši gar ceļu un apdraudēja drošību arī krūmi, kas aizsedza pārredzamību. Pateicoties tam, ka notiek pilna rekonstrukcija, ceļš būs arī gluds, būs rekonstruēti autobusu pieturas rekonstruētas, kas ir šajā ceļa posmā, un arī ceļš būs atvirzīts pa 5 metriem nost no Zilo kalnu dabas parka, tādējādi mazāk traucēs šai dabai, un arī, protams, tiks izbūvēts veloceļš no Ogres līdz pagriezienam uz Kalnājiem. Aptuveni 4,5 km garais posms tiks rekonstruēts par 4,55 miljoniem eiro. Daļa tiek līdzfinansēta no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem. Darbus pilnībā plānots pabeigt šā gada novembrī. Sižetu veidoja Oļegs Visockis, Artis Supe, Ogres Apriņķa ziņas.